Labdien, labdien, mīļie draugi! Šodien iznāku tiešraidē pie jums par aktuālu tēmu. Un pirmkārt jau sveicu jūs visus šajā skaistajā vasaras dienā. Ticu, ka jūs labi baudat šo laiku. Un baudat saulīti, kāds varbūt tās ir pie jūras. Un šodien, jebkurā gadījumā, gribās parunāt par ļoti, ļoti aktuālu tēmu, kas ir man un arī ļoti daudziem cilvēkiem mums apkārt. Tātad tā ir veselība. Un zinu, ka daudz cilvēki par to domā. Ir cilvēki, kas varbūt par to nedomā, bet šeit ir stāsts arī par tādu kā apzinātību. Ir tāds vārds apzinātība, ir tā tēma apzinātība, par ko varbūt tās pēdējā laikā diezgan daudz tiek runāts. Šodien par to. Un šodien uz sarunu es vēlos, protams, aicināt arī cilvēciņu. Vai jums vispār patīk cilvēku stāsti? Ir tāds jautājums, jo katram jau mums ir šis stāsts, un ir viens cilvēks, arī manā lokā, kurš vēlās arī, pastāstīt, varbūt padalīties, Tātad aicināšu Ivetu pievienoties mūsu sarunai. Iveta, es tev sūtu pievienošanos, lūdzu, mēģini apstiprināt, skaties, esmu uzaicinājusi tevi. Es redzu, ka kaut kas jau kolosāli. Iveta, čau! Un redzi, ir vasara, un mēs baudām, vai ne? Un tu esi pie jūriņas. Super! Jā. Un paskaties, varam no jebkuras vietas, kā mēs te mūsdienās dzīvojam. Tas ir tiešām kolosāli. Iveta, prieks tevi redzēt. Sūti mums to saulīti, to enerģiju, Tiem, kas mēs te varbūt darbojamies, strādājam, jo ir taču darba diena, kādam ir arī droši vien atvaļinājums, jo daudziem jau tagad ir tas atvaļinājums. Ivetiņ, šodien mums tā tēma tieši par šo apzināšanos, un par veselību. Un es zinu, ka tas ir stāsts par tevi, tev ir tāda ļoti tuva tēma. Un man prieks, ka mēs esam ar tevīm vispār satikušās un varam arī par to runāt, droši. Un es domāju, ka kādam arī tas ļoti noderēs un savilks kaut kāds paralēls arī ar sevi. Varbūt mazliet pastāsti par sevīm, tādam ievadiņam. Par sevīm ir tā, ka 10 gadus jau esmu uzņēmēja, pati sev priekšniece, un ir tā, ka ļoti patīk tas, ko daru, gan ikdienā, gan kā hobija pēc, un ir tā, ka es pat domāju tā, ja man nebūtu sevi nodzinusi, kā teikt, darbā, strādājot 24/7, jo pirms kāda brīža man bija tā, vienmēr, kad kāds zvanīja, es jau 24/7 strādāju. Un vienkārši, liktenis izspēlēja joku ar manīm. Ja jau tu noliec atpūtu pēdējā vietā, tad jau tev atsūtīsim, lai tu kādu pārbaudījumu izturi. Un tad sanāca tā, ka pēc pirmā izslimotā Covida, kad saslimu pēc Covida, es atveseļojos, bet man bija tā, ka pēc tam sieviešu līnija patraucējās, un tad tie risinājumi, kā es viņus meklēju, un ir jāpaiet noteiktam laikam, katram notiek savs klikšķis tad, kad viņam notiek, un līdz ar to, esmu šeit kopā pašlaik ar Dualife, ar ko gribās padalīties arī ar cilvēkiem, jo tiešām ir to vērts, nevajag gaidīt, kā es to darīju,
Ja liktenis mums kaut ko piespēlē, tad mums ir jāsaprot, ka ne jau tāpat tas tiek piespēlēts. Jā, un tas, par ko liels prieks, ka tas klikšķis notika vienreiz, jo ļoti daudziem cilvēkiem, pa dzīvi ir tā, pa visādām tēmām nenotiek tas klikšķis, un tāpēc, tieši tā, labāk vēlāk nekā nekad, vai ne, un ir ļoti labi, tomēr kādreiz arī, kā tu saki, tajā visā steigā, tai šurum burumā apstāties un ieklausīties varbūt sevī, savā organismā, un varbūt paskatīties tomēr plašāk un apkārt, kaut ko sadzirdēt, un man prieks, ka tas ir stāsts par tevīm, kad, varbūt tas ir ilgi bijis, bet tas ir noticis, un kā saka, tavs stāsts ir ar tādu ļoti labu, es negribu teikt beigām, viņš turpinās aizvien, vai ne? Jā, bet kāpēc tieši Dolife, Kāpēc tieši Dolife? Dolife ir tā, ka man sākumā viņš īstenībā neuzrunāja. Es uz viņu skatījos, vēroju, domāju, ko ar tām pudelēm tur un tā. Un tad vienkārši notika klikšķis, jo es pat nezinu īsti, laikam tas, ka, sapratu, ka es neēdu pareizi un tik daudz, cik vajag katrai manai šūnai. Un tad vienkārši es sapratu, ka arī man vajag leduskapī šīs te pudeles, jo tur ir salikts viss iekšā. Un ja ir no dabas šķidrā forma, tas man uzrunāja. Jā, un, teiksim, te sākās tavs apzināšanās ceļš, šī te apzinātība, ka tātad tas ir tas pirmām kārtām mūsu uzturs, ka ar to vien nepietiek, kad ir vajadzīgs kaut kas klāt, jo tu sajūti, ka tavs organisms ir iztukšots, un tie, kas varbūt ir pievienojušies un skatīsies pēc tam, tiešām varbūt tās rakstiet, komentējiet, vai jums ir bijis šāda situācija, kad jūs jūtat, ka jūsu organisms ir iztukšots. Arī man tā ir bijis, es varu teikt, lai vai cik, teiksim, ir varbūt tās liekas, ka mēs veselīgi dzīvojam, bet ir vienā brīdī šī sajūta, kad manām šūnām kaut ko prasās ēst, tā labi ēst, vai ne? Jā, tātad, bet kas tieši šajos produktos tevi uzrunāja? Tātad šis dabiskums, Jo ir tā, ka zinot to, ka es ļoti jau labu laiku pirms tam bija, ka aptieku zāles un pievienotās pamācības un blakus parādības un tik ļoti mani neuzrunāja un tik ļoti gribējās tikt galā ar savu veselību un sakārtot, ka es sev apsolīju, ka es tikšu galā, ka viss būs kārtībā, tikai palēnām maziem solīšiem, jo ļoti, kā teikt, ir jābūt, nevar tā, izderam kaut vai vienu pudeli, man būs viss kārtībā. Nē, ir jāņem kompleksi un lēnām, un vienmēr ir jāpriecājas par katru mazāko rezultātu. Jo būtībā man sanāca tā, ka es pirmo pusgadu dzēru, un īsti, es dzēru, baudīju, šos te Dolife produktus, bet tas, kad, īsti uzreiz tā jau klikšķis nenotiek, kad man dzelzis pakāpās, D-vitamīns pakāpās, un tajā brīdī, kad es pēc pusgada uztaisīju šo te asins analīzi, ir tiešām strādā, un tas vispār iedeva tādu super. Jā, tātad bija tādi tie pierādījumi, jo ļoti daudz cilvēki runā, un viņš saka, un dažkārt pat cilvēks, viņš pat neatcerās, kā viņš jutās pirms tam, jo mēs to ļoti ātri aizmirstam, vai ne? Jā, tieši tā, un tas pierādījums ir tās asins analīzes, Tā tie ir tie cipari, ko mēs redzam, un pēc tā mēs vislabāk varam, protams, spriest. Un kas tad, vai tu atceries vispār, kas ir tie produkti, ar ko tu sāki? Sāku ar ļoti daudz. Īstenībā no sākuma, no tā pirmā pasūtījuma es vienkārši apjuku, jo bija viens no rīta, viens ir brokastīs, tad ir pusdienās, tad ir vakarā, tad ir pirms, tad ir pēc, un beigās, lai es nonāku pie tāda normāla saprašanas, es sataisīju Excelī tabuliņu.
un vienkārši atķeksēju, jo citādāk es vienkārši nevarēju. Un kā paskatos tabliņā, tagad tas jāiedzer. Un sāku pilnīgi uzticējos, Inesīt, tev, jo tev pieredzīta jau galu galā bija, man liekas, 2 gadi, vairāk bišķiņi. Un par cik tu esi klausījusies doktori Valvai, tev ir pieredze, zināšanas, ko tu esi uzņēmusi no viņas, jo arī es šobrīd klausos doktori Valvai un esmu sajūsmā, cik vienkāršā valodā pastāsta sarežģītas lietas. Un tā tad diena nakts ir mans produkts. Jā, no rīta tātad diena, vakarā ir nakts. Sapratu, ka šie produkti vispār ir kaut kas unikāls, jo ja viņi spēj sakārtot mūsu orgāniem tas, kas ir vajadzīgs tieši un super vienkārši, jo ir tas, kad tiem cilvēkiem, piemēram, kam ir miega, tur saraustījumi un možās un viss, man šīs lietas jau bija sakārtotas iepriekš, bet man patīk viņi kā tādi, dēļ tā vien, ka uzturājas, taču neuzņemu visu, ko vajag. Jā, chlorofils ir... Vispār šis komplekss, jā, kā jau tu teici, ir unikāls, ja to visu, protams, mēs varam izlasīt kompānijas lapā, ja, vai arī mums ir mājas lapa uztaisīta, kas ir mūsu latviešu mājas lapa, slub.eu, ja kāds lūdzu var ierakstiet lūdzu čatiņā, un tur sīki un smalki var izlasīt, ja par katru produktu, tātad, ja par lietošanu, tur ir arī cilvēku atsauksmes. Jā, un ar šo mēs arī parasti iesakam cilvēkiem sākt, ja, jo šis ir tomēr balstās, viņš strādā uz visām organismu sistēmām, kā jau tu teici, jā. Chlorofils. Tas ir tas, kas man veselu jau gadu un nedēļu es dzeru chlorofilu bez apstājas katru rītu, mazliet siltā ūdenī. Vienkārši, es no sākuma domāju, kā es iedzeršu zaļu, bet viņš ir garšīgs. Un viņš vienkārši no rīta, ka pieceļās un pilnīgi gribās. Viņš dod to enerģiju, tādu dzīvības enerģiju, pilnīgi jūti, vai ne? Jo šis arī ir produkts, kur es lietoju jau 4. gadu, dienā no rīta, ja, kā saka, atmodinu savā organisma katru šūniņu. Tiešām tā sajūta tāda ir, vai ne, Iveti? Jā. Pilnīgi. Esam jau dalījušies un arī dalījušies par šo produktu diezgan daudz, un, protams, ja ir kaut kādi jautājumi, jebkurā gadījumā mēs vienmēr atbildēsim, vai ne, arī gan pa produktiem, gan pa visu pārējo. Jā, nu kas vēl bija tāds, ko tu? Zelta eļļa un D vitamīns. Par cik tās ir tās lietas, ko man gribējās sakārtot, jā, tad zelta eļļa un D vitamīns ļoti, ļoti svarīgi. It sevišķi, es domāju, arī cilvēkiem, kuri pat nav nodevuši savu D vitamīnu un nezin, cik viņš ir augsts. Jo, ja es no 4 mēnešu laikā uzcēlu uz 35, tad strādā produkts. Vienalga, es nezinu, kas ir jāpasaka, ka nestrādā. Strādā, reāli strādā. Jā, tātad tavā gadījumā tas tiešām ir apzināti pārbaudīts jau variants, vai ne? Tieši tā, kur vēl uzskatāmāk, kā saka, ar analīžu rezultātiem, ja? Jo daudziem jau vajag šo to pārliecību redzamos šos te rezultātus, vai ne? Ne tikai sajust, bet arī redzēt uz tā papīra. Jā, kas vēl bija tāds, ko tu gribi izcelt? Ko es izcelt gribu? My blood, dzels. Dzels, tā ir mana problēma, jo vairāk kā 2 gadi šī te mana sieviešu līnija noveda mani tā, ka man jau doktori teica, es neuzņemos par tevi atbildību, ja tu nesāks lietot izrakstītās zāles. Es kaut kad pēc kā man pusgadu vai kā mana problēma bija sākusies, tad es izdzēru aptieku dzels kaut kādu preparātu, bet es sapratu, ka es nevēlos viņu, jo nepatika. Un līdz ar to es no tā atteicos un vairs neesmu dzērus, un līdz ar to ar Dolaifu esmu arī dzelzi pacēlus, hemoglobīnu. Es tos ciparus neatceros, ja grib konkrētāk manā laika joslā ir konkrētā cipariem, viss ir no asins analīzēm uzrakstīts, ja?
Bet tas, ka man viņa normā ir, ja, un man nevajadzēja nekādas sistēmas likt, kā es esmu dzirdējusi, ka cilvēks iet 2 reizes gadā vai 1 reizi gadā tur speciāli kaut kādu dzelzs preparātu, tur viņam vada iekšā un viss. Man ir super, man nevajag neko tādu. Jā, es sev pateiktu, ka būs liels prieks, un šādu rezultātu mums ir ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem apkārt, jā, tieši par šo, un arī par šo te produktu ļoti forši, jā, ka šobrīd arī kompānija, kā saka, kompānija pat arī ražotājs, jā, kā mēs arī daudzkārt esam stāstījuši, runājuši, kas arī ir superīgi, man šķiet, ka mēs esam, nu, kā saka, dabonam no pirmajām rokām, kuri ir garantija, kur vienmēr, kā saka, ir, tu zini, ja, kur griezties, ja kaut kas nav kārtībā, kaut gan, nu, tā gandrīz nemēdz būt, ja, bet jebkurā gadījumā kompānija vienmēr atbild par savu produktu 100%, ja, tur ir pašiem arī sava zinātniskā padome, tātad no A līdz Z, tātad produkts tiek gan izstrādāts, gan ražots, un viņš nonāk līdz mums, un šobrīd par šo produktu, ka līdz vasaras beigām ir interesanta tāda akcija, jā, tāda, kā saka, garantijas akcija, jā, pat cik kompānija tiešām par šo savu produktu ir ļoti pārliecināta, ka viņš tiešām strādā, ir tāda akcija, kad, jā, nopērc 3 pudeles, tātad lieto 3 mēnešus, ko mēs vienmēr arī iesakam. Ja tu vēlies rezultātu, vismaz 3 mēneši ir jālieto produkts, jā, un ja tev nebūs gaidītie rezultāti, jā, tad kompānija tev atgriezīs naudu. Ja, tātad ir pilnīgi 100% šī garantija. Ja? Tā kā to var tiešām izmantot šobrīd, un arī pērkot vairāk uzreiz, ja, tad ir arī atlaide. Jā. Jā. Tad man kolagēns, keratīns un prostiks. Arī šie produkti dara labas lietas, tātad kolagēns ādiņai un skrimšļiem un kam tu vēl. Godīgi sakot, nemāku gudriem vārdiem stāstīt, tiem, kam interesē, ir aprakstiņi visi izlasāmi un galvenais ir tā sajūta, ka tiešām palīdz. Un keratīns matiem arī ir tā, ka man ļoti, ļoti krita mati, dotajā brīdī man ir mazie matiņi, sāka attaukt, frizierīte priecājās, ka man tur antēnas ir, ja, bet vēl ir jālieto, jo ir samazinājušies matu krišana, ja, bet es domāju, manā organismā par cik bija D vitamīns katastrofāli zems un dzelzis, tad vispirms šie tiek kārtot un pēc tam pārējās lietiņas pakāpeniski pievienos. Pilnīgi pareizi, jo tā jau ir tāda ķēde, ja tev trūkst vajadzīgie mikroelementi, ja, vitamīni un tā tālāk, ja, protams, tas ietekmē tālāk arī, nu tieši tā kā tev bija ar šo te matu izkrišanu, vai ne? Tātad ir jākārto tā kā pa kāpnītēm tādām jāiet, ja, pareizā secībā, ja, nevis no otra gala, kā dažkārt ir, kad, nu, teiksim, jā, tas ir forši, kad, teiksim, mēs ieklausamies un mēs ņemam pretī šo te informāciju, tādu gudru informāciju, un kur mums tiešām, kā tu jau minēji, ir ļoti daudz zūmi, veselības zūmi, webināri, ja, tādas apmācības, ja, katrs var tiešām par savu tādu konkrētu tēmu paņemt sev, cik mēs vēlamies, ja, šeit ir iespēja mācīties, ja, un es domāju, Ivetiņa to arī, ja, it kā nesaistīti ne ar medicīnu cilvēks, ja, ne ar ko tādu, es domāju, ka tu gada laikā, ja, esi uzzinājis ļoti daudz ko jaunu vispār par savu organismu un vispār, kā tas vispār strādā, vai ne? Jo īstenībā bija tā, es neatceros, kurš tas mēnesis bija, bet kā daktera Valovaja webinārā neatgriezeniskais punkts stāstīja, kā cilvēkiem, ja viņiem trūkst attiecīgi tieši tie, Inesīt, ko tu man biji minējusi, produktiņi, kurus es lietoju. Un man vispār bija tāds, cik forši, un es tieši tos lietoju, jo ja nebūtu produkti, es noteikti pa zaļo koridoru jau sen būtu aizgājusi, kā teikt, onkoloģijas virzienā. Līdz ar to es ļoti priecājos, bet nespēju pateikt vārdos, cik ļoti, jo sakārtojot. Un tad arī šajā webinārā dzirdēju arī šo te C vitamīnu svarīgumu.
ja C vitamīns mums nav, tas arī rada problēmu. Tā liekas, vai mēs vasarā ēdam tur visu kaut ko, ja izaug pie mums, bet viņš tāpat ir jālieto, jo tas arī dod mums tik daudz lietiņas organismam. Jā. Tā kā C vitamīns arī ir maz. C vitamīns mums arī ir tāpat kā kolagēns arī ir, gan šķidrā formā, gan arī pulverīšu formā, ko mēs ļoti ērti forši varam paņemt līdzi, vienmēr arī kaut kur dodoties ārpus, kā tu, piemēram, tagad, uz pāris dienām es aizbraukusi uz jūru, un tad, teiksim, mēs varam arī vienmēr mūsu produkti var būt arī līdzi, ir alternatīva. Un te jau mēs nonākam pie tā, tāds jautājums, kad, kāpēc nevar lēnu garu, tā pa kaut kādam vienam produktiņam vai ne? Tad ir tai kompleksai pieeja, tas svarīgi. Pieeja, noteikti kompleksa pieeja, jo arī tie cilvēki, kas izdomā, piemēram, vienu pudeli paņemt, es pagaršošu, pamēģināšu, viņš nesajutīs un 3 mēneši noteikti. Un ja ir kompleksā pieeja, tad tiešām tu jūti to rezultātu, jo es esmu dzīves piemērs, reāls dzīves piemērs, jo tas, kāda man bija veselība, pilnīgi. Man pat bija tā, kad es novembrī biju pie ģimenes dakteres, un viņi gribēja man uzsēdināt uz asinsspiediena zālēm. Es saku, nē, mēs 3 reizes mērījām asinsspiedienu, man rāda 150 uz 90. Es saku, nē, tas nav mans spiediens. Vienkārši. Un viņi saka, labi, tiec pati galā, bet, es teiktu, ir gads pagājis, man ir 128 uz 83, ja nemaldos, tas ir mans. Tātad mēs saprotam to, ka tās sistēmas arī, kuras mums jau ir varbūt kaut kādu laiku bijušas bojātas, mēs viņas pakāpeniski varam kārtot dabīgā ceļā, un mums ir ļoti daudz šie te piemēri, arī ar šiem te pašiem asinsspiedieniem, un arī ar daudz ko tādu nopietnu, un, protams, mēs neesam ārsti. Mēs neārstējam, bet kas mums ir forša lieta, ir Telegram čats, pieejams, kur tiešām konsultē reāls ārsts un ļoti korekti, teiksim, tieši personīgi, cilvēkam, ar doto problēmu, un ir tie ieteikumi ļoti forši līdz pat arī diētai un tā tālāk, un tas viss ir par brīvu. Cik pie mums mūsdienās maksā vienkārši aiziet uz konsultāciju pie kāda speciālista, un tad vēl cilvēks nevar tikt. Gaida ilgi, un tas, kad brīžam liekas, ka cilvēks ir kā izmēģinājuma trusītis, jo nesen arī runāju ar radiniekiem vecāku gadgājumu, un tā, ka viņi man parāda, cik viņiem daudz zāles ir jādzer, un tas ir cik daudz blakus parādības, man vienkārši žēl. Bet ģimenes ārsti cilvēkus dažbrīd uztver. Tagad padzer šitās zālītes, pamēģina, vai tev der vai neder. Tagad šitās, un piemēram, pie asinsspiediena. Cik daudz izraksta? Bet šeit dzer vienkārši dabīgu, un tu saņem. Tu teiksim, tas ir tā kā ēst, vai ne? Tas ir tā kā mūsu uzturs, ko mēs vienkārši iedodam organismam, tas, kas ir ilgu laiku trūcis vienkārši tai šūnai, un vienkārši sākās atveseļošanās procesi paši par sevi, un tad jau ir šī te stabilitāte, kāda šobrīd ir jau tev, vai ne? Un protams, kad mēs ļoti vienmēr aicinam cilvēkus, domājiet, pirmām kārtām par profilaksi. Tas ir tas, par ko es vienmēr runāju, un es zinu, ka es runāšu ļoti vēl daudz, un arī Ivetiņa runā, un ļoti daudzi mēs runājam, arī tie, kas ir smagu ceļu izgājuši, Tātad sākam domāt pirmām kārtām par profilaksi, lai mums nebūtu jāsaskarās ar tām lielajām problēmām, vai ne? Un tātad, viennozīmīgi, te droši vien ir tava arī atbilde, ja teiksim, kā saka, ir kaut kāda, saslimšana, kas mums bieži vien ir tā, arī kaut kas, tad mums ļoti ātri visi cilvēkiem norit un ātri mēs tiekam uz pekām, vai ne? Tātad, ko tu izvēlētos, teiksim, skriet, teiksim, pie ārsta, vai tu ņem jau tālāk Duolife produktus?
Es ņemu Duolife produktus, jo pie ārsta aizskrienot, ārsts nevar ielīst mūsos iekšā, nevar viņš sajust mūsu to sajūtu, to sāpi vai ko. Un līdz ar to Duolife produkti ir tā, ka viņi paši ir tik ļoti gudri sataisīti, tik ļoti līdzīgi mūsu šūnai, ka mūsu šūna ir vēl gudrāka un viņa paņems tieši tik daudz, ja tu iedosi viņai, paņems un tevi sakārtos tā, ka tu nesapratīsi, vai tu vispār saslimi, jo, piemēram, iesnas es vispār neatceros, kas tas ir, jo man liekas, gadi 3 iesnas nav bijušas, jo vienkārši, nav, es nezinu, un tā, ka es ieraugu kādu cilvēku, kurš mokās, es domāju, ārprāts, tas ir šausmīgi sajūta. Tāpat laikā taču ir gan mūsu produktos, gan proimuno, gan asteksantīns, gan, jo arī imunitāti, D vitamīni, ja mēs uzturam viņu tiešām, viņš tātad mums ir ļoti daudz šie produkti, Duolife piedāvā, tātad gan šķidrās formas, gan kapsulu veidīgās, jau medikāla formulas, kas attiecīgi, tātad mēs varam dot savam organismam gan profilaktiski, gan, ja ir vajadzība, tad palielinot šīs devas, kā saka, kā ēdienu, mēs jau dabonam tādu jau terapeitisku efektu, vai ne? Tā kā, par to visu, jautājiet, ir ļoti daudz informācijas, ir ļoti daudz webināri, tā kā jautājiet, ja jūs vēlaties arī, vai man, vai Ivetai. Vēl ko es gribēju pieminēt, vakar veikalā eju, cilvēks vienkārši klepo tā, ka liekas visas iekšas izklepos. Un mums Duolife'ā ir bērnu sīrups, kurš bērnu imunitātei, bet cik viņš labi tiek galā ar klepu. Manam vīram ir tā, ka klepus, viņam ir no bērnības, no 2 gadu vecuma ļoti bronhi, tas ir vājais punkts, kā teikt. Un viņš man te rudenī bija noklepojies tā 2 mēneši, ka ārprāts. Es saku, paņem lūdzu bērnu sīrupu. Rezultātā viņš veselu nedēļu dzēra šo te no rīta un vakarā, viņš pat pusdienas laikā retu kuru dienu iedzēra, bet nedēļas laikā viņš savu šausmīgo klepu tika galā. Līdz ar to klepus, ja ir cilvēkiem, tad vismaz kaut vai klepu sakārtojiet sev, jo tur klāt vēl visādas labas lietiņas ir. Kaut vai ar šo te mazo pudelīti. Un ar dabiskā ceļā, vai ne? Tas ir tā ļoti, ļoti forši. Labi, Ivetiņa, un varbūt tās vēl tā pavisam īsi. Produktu skaidrs, mēs esam par viņiem sajūsmā, tātad tu par viņiem sajūsmā, tie strādā, Kas ir vēl tāds, kas tev patīk Duolife? Kas ir vēl tie ieguvumi, ko šeit var gūt, un ko tu labprāt arī ieteiktu cilvēkiem izmantot? Tātad, tu jau Inesīt minēji ārstu čatu. Jebkurā brīdī mēs varam uzrakstīt, mums ir atbilde. Jebkurā brīdī mēs varam piezvanīt cilvēkam, kurš jau ir, kā tu esi jau, kā jebkurš ilgāk esošais, viņš vienmēr laipni atbildēs. Un tas, kad cilvēki šeit ir smaidīgi, pozitīvi, liekas, ka viņiem tā ārpasaules problēmas vispār neeksistē, bet īstenībā jau eksistē. Vienkārši mēs, sakārtojot veselību, iemācāmies vairāk smaidīt. Jo, ja nav veselība kārtībā, mums gribās tā bišķiņ, paskumt, lai mūs pažēlo, lai tā, bet mēs šeit tiešām pozitīvu cilvēku atmosfērā, mēs jūtamies paši labi, esam apkārt esošajos redzam smaidus, un līdz ar to ir forši būt šeit. Un zini, Ivetiņ, es starp citu ļoti ievēroju, tu daudz vairāk smaidi nekā pirms gada. Īstenībā, jo ja es paskatos Glivicas bildes, kur es esmu vienkārši apmulsusi un nesaprotama dažā bildē, tad, es pirmo reizi lielajā pasākumā biju, es tur vienkārši klausījos, tvēru visu, un vienkārši brīžam laikam ar to savu esošo veselības problēmu es nevarēju smaidīt, jo man tā problēma bija, ja man nemitīgi, kā teikt, dzīve bija kopā ar tām lietām, kā teikt, tā kā, nē. Ir labi, kā tagad. Un redz, tu minēji, tātad kas mums vēl ir dažādi pasākumi, kas ir ļoti, ļoti vērtīgi arī
jā, visādā ziņā. Jā, jo katrā pasākumā mēs uzzinām jaunu. Tā liekas, nu ko tad tur var uzzināt jaunu? Nē, mēs uzzinām. Jā. Uzzinām vienkārši, arī, mēs esam atvērti jaunai informācijai. Jā, un arī, redz, bija te fórums nesen, jā, tieši par kustību, par veselīgām kustībām, par šo te locītavu un muguras veselību, jā. Tātad, un rudenī mums novembrī būs ļoti labs pasākums arī tieši par mentālo veselību, kas arī ir ļoti aktuāla tēma mūsdienās, jā, un daudz ar to saskarās, jā, un arī piedalīsies speciālisti un būs ļoti interesanti. Tā kā jautājiet biļetes, jau ir pārdošanā, notiks VEFā, tā kā būs interesanti, jā. Nu, un kas vēl ir tāds, man piemēram ļoti patīk, jā, ka par to, ka mēs esam lojāli un lietojam produktus savai veselībai un savu tuvo veselībai, jā, kompānija mūs arī vēl apbalvo ar dāvanām, jā, mums ir lojalitātes dāvanas, jā, tas arī, man liekas, ir ļoti forši. Kā tev? Un tas, ka šeit, nu, tās dāvanas ir, jā, bet arī patīkami, kad mēs satiekam arī kompānijas visus, kā teikt, īpašniekus 4. Un arī profesoru Kardašu Rīgā, kad viņš bija. Tas ir tik forši, ka tu satiec to cilvēku, kurš ir radījis šo te unikālo dabas produktu salicis kopā, lai viņš tiešām mūsu šūna viņu paņem, ja? Kad nav kaut kur tālu, nezinu, kur sēdoši šie te augstie cilvēki, ja mēs viņus reāli satiekam, mēs viņu varam bildi uztaisīt, varam, tie, kas māk sarunāties, tie var sarunāties, un viņi reāli forši cilvēki. Tādi paši kā mēs, ja tur nav nekas. Kā saka, jā, un vēl jau kas, vēl tās iespējas šeit, jā, kad, nu, teiksim, šis ir tāds arī tā, mēs varam rekomendēt citiem cilvēkiem arī šos produktus un par to arī saņemt atalgojumu, jā, kas arī ir forši, jā, jo, nu, man šķiet arī ļoti daudz cilvēki mūsdienās meklē kaut kādu papildus ienākumu, jā, un daudziem šis jau pārvēršās par pamatbiznesu, jā, jau tādā plašākā. Tātad tu arī esi, ka mēs esam vienā komandā, ja? Mēs strādājam komandā kopā, mēs tiekamies ar cilvēkiem, ja? Un stāstam par šīm te veselības lietām visām, jā, arī par biznesu mēs runājam, mēs par to nekautrējamies, jā, teikt, jo šeit arī, kā saka, ir gan mašīnas, ir gan ceļojumi, jā, attiecīgi tātad par to, ko tu dari labu vienkārši no sirds, jā, tu tiec arī atalgots. Man šķiet, Ivetiņa, tas arī ir tāds, kas uzrunā, jebkuru arī, man liekas, tas ir arī, nu, sākumā, protams, es nācu tikai uz savu veselību, jo kamēr tu veselību neesi sakārtojis, tikmēr tu vienkārši, nu, nav vieta smadzenēs kaut kam citam, bet tajā brīdī, kad tev parādās tie rezultāti labi un kad tu esi sajūsmā, tu vienkārši vairs nevar muti noturēt ciet, jo tev gribas katram pretīm nācējiem stāstīt, runāt, ar savu piemēru parādīt, nu, var, notici taču, nu, bet katram ir savs laiks, savs klikšķis, un nevienu mēs nevaram pārliecināt ātrāk, kamēr viņš pats neielaiž šo te informāciju sevī, jo citi nocietinās tik ļoti. Viņi pasaka, man ģimenes daktere, man tur visu to, ja, bet, nu, ģimenes daktere, nu, nevar ielīst tevī. Ja tu sajūti, ka tev vajag, nu, tad vajag tev. Tieši tā, ja, mūsu uzdevums ir dalīties ar šo te informāciju, katrs no tā visa paņem, cik viņš grib, un tad, kad viņš grib, jā, tā tad, nu, kā saka, katram ir šis savs dzīves ceļš, jā, un sava šī situācija, jā, bet, teiksim, mūsu uzdevums, mēs iedodam informāciju, un mēs nekad nezinām, kurā brīdī un kam šī informācija varbūt tieši šobrīd tev, kas mūs skatās, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja, un ir šis te kaut kāds sāpīgais punkts, tad tu droši jautā, mēs tev pastāstīsim, mēs iedosim visu informāciju no sirds, no savas pieredzes, ja mēs padalīsimies. Nu, un tad varbūt pēdējais tāds, Ivetiņ, ko tu novēli, ja, šim te mūsu klausītājiem? Ir tā, ka mēs uz zemes šeit esam, šajā ķermenī, nu, vienu reizi. Un ja mēs gribam savu ķermeni palutināt,
un nodzīvot baudāmu dzīvi, nevis ar sāpēm un veselības problēmām. Ieklausies, dzirdi, strādā produkti, palutini sevi, jo, ja tu sāksi sevi lutināt, tu jutīsi, kā tavs ķermenis tev, pilnīgi pamazām, jebkura kaite pamazām atkāpsies. Jo es ienācu pilnīgi ar 5 lietiņām, ja, kuras man ir kā problēma bija. Savu galveno problēmu neminēju, bet man tā galvenā problēma sakārtojās. Un tas ir tas foršākais, ka ķermenis to man kā dāvanu iedeva, ka var sakārtoties. Tātad šūna paņems tik, cik viņai vajag. Jā. Esam veseli. Jā, esam veseli, laimīgi tātad un apzināmies, ja? Apzināmies šobrīd, šo mirkli un arī tās darbības, ko mēs veicam apzināti, ja? Un tad jau viss arī notiekās. Ivetiņ, liels tev paldies, ja? Turpini dalīties. Ja, turpinam šo ceļu kopā. Un lai tev jauka atpūta pie jūras, ja, un tiekamies drīz jau arī pasākumos. Tā jau. Jā, labi. Paldies. Paldies. Atā.